Latvijā Bauskas slimnīca ir vidēja izmēra ārstniecības iestāde ar 120 darbiniekiem. Bauskas slimnīcā ir ambulatorā daļa, poliklinika un stacionārā daļa, kurā ir aprūpes nodaļa un neatliekamā medicīniskā palīdzība, kur cilvēkiem palīdzību sniedz 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Mums ir liela daļa, ar ko mēs lepojamies, tā ir rehabilitācija. Pie ambulatorās daļas ir sekundārās aprūpes speciālisti, vizuālā diagnostika, laboratorija. Mēs esam lokāla līmeņa slimnīca, un mums visa tā diagnostiskā bāze ir gatava lokāla līmeņa slimnīcai. Kā laboratoriskajā ziņā visu, ko var izdarīt Latvijā, var izdarīt arī Bauskā. Mums ir vairāk ultrasonogrāfijas aparāti, kur atsevišķi strādā gan ginekologi, gan urologi, gan ķirurgi, flebologi. Mums ir ļoti labs rengens ar rengena speciālistiem. Mirza Brazovska ļoti lepojas ar Bauskas slimnīcas personālu. Es ļoti augsti vērtēju savus iestādes darbiniekus. Un nelīdzēs neviens datoru tomogrāfs, nevienas skaisti izremontētas telpas, ja nebūs tas pamats. Tie ir cilvēki, kas strādā. Tas ir pats augstākais un pats svarīgākais, ko novērtēt. Bauskas slimnīcas rehabilitācijas nodaļā pacientiem sniedz rehabilitāciju dažādām diagnozēm. Tās ir sirds un asinsvadu problēmas, neiroloģiskās saslimšanas, osteohondroze, diska trūce, kustību balsta aparāta saslimšana, kā arī pieņem reumatoloģiskos pacientus, diabēta pacientus un tos, kam ir problēmas ar lieko svaru. Mēs arī strādājam ar bērniem, zīdaiņiem, pusauģiem. Sākam strādāt ar bērniem jau no pirmajām dzīves dienām, ja tas ir nepieciešams, un rehabilitāciju turpinam līdz 18 gadu vecumam. Ar bērniem mēs strādājam pēc valstiskās programmas. Vispirms, jebkurš pacients, kurš iegriežās mūsu nodaļā, viņu konsultē ārsts rehabilitologs, kurš nozīmē attiecīgās procedūras. Tās varētu būt fizioterapijas procedūras, tās nozīmē kustību terapija un fizikālās medicīnas procedūras. Kā viena no jaunākajām metodēm Bauskas slimnīcā ir slinga terapija, jeb saišu terapija. Pacientiem tiek nozīmēta individuāla ārstēšana. Uz šo terapiju varētu nākt jaunās māmiņas pēcdzemdību periodā. Laipni gaidīti ir sēdošā darba darītāji, jo viņiem ir pietiekami liels mazkustīgums, un šī terapija ļoti efektīva. Visi pacienti, kam ir muguras sāpes, galvas un kakla problēmas, un arī tiem, kam ir liekā svara problēmas. Jaunums fizioterapijas nodaļā ir kavitācijas jeb limfo ultraskaņas procedūras. Tā ir ļoti efektīva liekā svara samazināšanai un celulīta mazināšanai. Tur ir laipni gaidītas visas sievietes, kuras uztraucās par liekajiem kilogramiem. Mēs piedāvājam arī apmeklēt zemūdens masāžas. Mums ir arī limfodrenāžas kabinets. Limfodrenāžas kabinetu drīkst ierasties jebkurš, kurš vēlās izvadīt no sava organisma lieko šķidrumu. Limfodrenāža ļoti labi uzlabo limfātisko sistēmu, kā arī asinsriti. Un, protams, uz šo procedūru griežās ļoti daudz pacientu, kuri sirgst ar venozo saslimšanu problēmām. Mūsu nodaļā ir arī fizikālās medicīnas kabinets, uz kuru nāk ļoti daudz pacienti. Mums ir arī sāls istaba. Uz to var droši ierasties, ja ir elpošanas ceļu saslimšanas vai ādas problēmas, vai gribās mazliet relaksēties. Bērniem, kuriem ir runas traucējumi, logopēds palīdzēs mazināt vai novērst runas defektus. Bērniem līdz 18 gadiem ir valsts finansējums. Strādāju ar zīdaiņiem un bērniem līdz 18 gadu vecumam. Šādiem bērniem mēs veicam gan masāžas, gan individuālās nodarbības un pasniedzam arī grupu nodarbības. Ļoti lielu uzmanību pievēršam bērniem ar īpašām vajadzībām. Mēs piedāvājam mājas aprūpi insulta pacientiem. Tas ir pirmās grupas invalīdiem, kuri tiešām nevar pārvietoties. Viņi atrodas mājās, un fizioterapeitam ir jāapmeklē šie pacienti. Tuvojas Ziemassvētki un jaunais gads, kad vēlamies saviem tuvajiem pasniegt jaukas dāvanas un vēlēt labu veselību. Aicinām iegādāties mūsu nodaļā arī dāvanu kartes, un mēs būsim priecīgi redzēt jaunus klientus savā nodaļā, un centīsimies sniegt kvalitatīvas rehabilitācijas pakalpojumus. Gan saviem darbiniekiem, gan pacientiem es gribētu vēlēt 3V, kas jau velk uz Viktoriju kā tādu uzvaru. Tas ir veselību, veiksmi un viedumu.